Tukumā, Zvaigžņielā dzīvo Lūcija ar ģimeni. Apkārtēji viņu pazīst kā desu cepēju. Lūcijas draudzene Iveta vēstulē raksta. Lūcija gatavo kartupeļu desas un asins desas, ko pilda īstās cūku zarnās. Kad desas gatavas, Lūcija rīko draugiem desiņballes. Ņemu datoru un dodos uz Tukumu, lai noskaidrotu, kā tad īsti gatavo kartupeļu desas. Un tas ir desu pildījums. Tas ir desu pildījums. Tad mēs pieliekam gaļiņu sačurkstinātu ar sīpoliem. Tā atstāsim putrājumu desām vēl. Tur ir kartupeļi, gaļiņas. Kartupeļi, gaļiņas, sīpoli, sāls un drusku vegetas. Modernizējam. Zarnas, kurās pildīt desas, Lūcijai piegādā kāds pazīstams zemnieks. Par to neprasot ne santīme. No gardajām desām gan viņš pēc tam neatsakoties. Pildu kartupeļu desas resnajās zarnās, jo vieglāk tievajā zarnā jau kartupeļu nevar iepildīt. Bet kas jums iemācīja šo arodu? No mammas tas ir? No mammas. Mēs dzīvojam ļoti pieticīgi, lai neteiktu maigāk nabadzīgi. Un tad tā bija ļoti, ļoti liela delikatese, un tā bija pirms Ziemassvētkiem parasti kāva cūku, un tad izmantoja visu, kā saka, kas bija ēdams, ko varēja izmantot no lopa. Un pat cik tas bija vienreiz gadā, tad varat iedomāties, cik tas garšīgi bija. Lūdzu. Tā, vienkārši mezgliņā apkārt. Tā, šurpu, turpu un mezglu. Cieši? Jā, cieši. Tā, lai neizsprūk visi labumi ārā. Protams, uzmanīgi ļoti. Lūk, tā mēs uzskatām, ka mēs esam saražojuši. Ja? Un tagad? Ko jums padod? Liekam iekšā. Kamēr desas cepas, ejam apgūt datoru. Izrādās, dators Lūcijai nav gluži svešs. Esot jau iemācījusies apmaksāt internetā rēķinus. Kopīgiem spēkiem izveidojam Lūcijai paskasti un sarunājam, ka viņa man uzrakstīs vēstuli. Darbojoties ar datoru, piemirstam par desām. Oi, un kas mums šeit? Izskatās, ka pa ilgu, ja? Jā, patiešām viņa saplīsa. Reku tikai šit un tā mazā desiņa. Bet mēs bijām aizraujušies ar to datoru. Mēs pārāk ilgi ēpastus rakstījām. Es neprotu īsi izteikties. Akal mana vaina. Kad aizbrauc mājās, paskastē mani jau gaida Lūcijas vēstule. Esmu priecīga par Ivetas afēru. Nedomāju, ka mana desu gatavošanas prasme ir kaut kas īpašs. Ielikšu receptes, lai tiekam pieejamas cūku zarnas, īpaši laukos, neslinko un negaužas, bet ņem jauno, kas ir labi aizmirsts vecais, un visiem būs labi.